Nu, dāmas un kungi, jau sakot, pa Latvijas gaisa telpu mierīgi lidinās kaut kāda neidentificēta dronijā, attiecīgās iestādes un dienesti ir nekompetenti un darbojas novēlotajā, šūnapraidi pie cilvēkiem uz mobilajām iekārtām nokļūst novēlotajā, drons nav savlaicīgi notvērts, identificēts un iznīcināts, jau kas pa herņi zin, kā jā, cilvēki izmisumā, bet tā reālā situācija ir tāda, ka uz Latvijas robežas, jā, ik pēc 30 metriem zem katra ozola, jā, nav izvietots karavīrs ar kaut kādu personīgo pretgaisa aizsardzības sistēmu, jā, binokla, termokameru, jā, bļaļ, un satelītu, un kaut kādu, bļaļ, vanagu uz kreisā pleca, zin kā, bļaļ, jo reālā situācija tāda, kad tāda neliela izmēra dronu, jā, kurš nav nekāds lielais Boeings, jā, ar kaut kādām 100 mirgojošām lampiņām, tā kā, bļaļ, Ziemassvētku eglītā, jā, to viņi nemaz tik viegli nevar arī pārtvert un pamanīt, jo es runāju savas pieredzes, man pašam drons bija, un ne kaut kāds šitas te rotaļlieta, jā, bļaļ, no bērnu nodaļas, bet reāls aparāts, ar kuru tu varēji sasniegt gandrīz gubu mākoņu slāni, jā. Pats ironiskākais bija tas, ka man ir lidosta, starptautiskā lidosta, ka, nu, aptuveni tur netālu, tur tā tālāk, jā. Un katru dienu, bļaļ, tur paceļās Lufthansa, jā, tur paceļās Ryanair, tur paceļās KLM, Turkish Airlines, EasyJet, viss šitās aviokompānijas ar lielajiem aviolaineriem, kur vismaz 200-300 cilvēku uz borti ir, jā. Es nemaz nerunāju pa kukuruzņikiem, jā, pa šitiem te, bļaļ, adak, jā, glābēju helikopteriem, jā, un pa privātajām lidmašīnītēm, kuras lido, bļaļ, un šķeļ krūmiem galotnes nost, jā, un tad esmu es random džeks ar, bļaļ, šito te dronu un telefonu, kurš bez nekādas saskaņošanas attiecīgām iestādēm, jā, bez drona reģistrācijas, jā, bez šitās te GPS koordinātēm, mierīgi randomā lidinās vienā augstumā ar šitām te komerciālajām pasažieru lidmašīnām, jā. Bļaļ, nu cik tur pietrūkst, jā, mazākā kļūmi, jā, un to manējo, bļaļ, dronu ierauj kādu pasažieru lidmašīnas dzinējā, un, nu, tad ir reāli, nu, tad ir tā, kad ir pizģets, jā, tad ir avio katastrofa, jā. Un ko drošības labad ir izdarījusi viena no lielākajām, šitām te modernākajām un attīstītākajām ar miljonu šito pārbruņojumu, jā, un gandrīz 200,000 armijnieku lielajām armijām, Vācijas armijā, Nihuja viņi nav izdarījuši, jā, bļaļ, es saku, tu vari te mierīgi, bļaļ, kluts nolikt šitien te pa vidu, jā, bļaļ, tu vari ar kaut kādu nereģistrētu paraplānu, jā, pamēģināt palidināties te pa rajonu, jā. Nevienam nekādas ne čujs, ne ņuks, ne poņi nebūs, jā, visiem paiet baķi ir, nu reāli, jā, pats es to pārbaudīju uz savu sādzi ar to savējo dronu, jā, un tad mani fascinē, jā, tie cilvēki Latvijā, kuri domā, ka to, ko nevar izdarīt viena no, bļaļ, modernākajām armijām Eiropā, varēs izdarīt pārdesmit tūkstoši lielā Latvijas armija, jā, bļaļ, nu bišķi padomājam, atšerda. Pamasējam šito vietiņu, jā, nu aizējam pie masāžists, lai viņi pamasē, jā, vai, ja nu nepatīk vienkāršā masāža, var aiziet uz taizemiešu masāžu, jā, tur vismaz komplektā happy endings nāk, jā, bļaļ, varbūt būs motivācija kaut kāda, bet šito vietu vajag pastrādāt, jā, jo, nu jūs nevarat gaidīt no pārdesmit tūkstoši nelielas armijas, jā, kas pat nav pat armija, jā, to, ko nevar izdarīt lielvalsts, jā, moderni attīstīt ar infrastruktūrā, miljārdu lielu budžetu, jā, liela armija, jā. Bļaļ, jā, bišķi tāda no apgaismība cilvēkam, jā, un tie, kur tu raksti, jā, kad šitiem lielajiem dūžiem jāatkāpjās, jā, drons nav identificēts laicīgi vēl pirms pacelšanās, zin, šitas te, bļaļ, operators, kurš vād dronu vēl nav identificēts, jā, nav noteikts viņa koordināts, jā, bļaļ, ko viņš brokastīs ēda, bļaļ, jā, un kur viņš kluci licis bez maz vai, jā, nu, bļaļ, nu, cilvēki, jūs padomājat, nu, nav tas tā kā no Hollywoods filmas, jā, nu, nevar tik vienkārši noķert katru plasmasas gabalu, jā, kurš lidinās pa kaut kādu nenoteiktu gaistelpu, jā, nu nav tik ļoti attīstīti, jā, ir sevišķi, jā, mūsu zemītā, jā, tās tehnoloģijas, jā, un pat, ja viņas ir kaut kādā lielākā valstī attīstīts, jā, kā Vācija, piemēram, nu arī nav tik vienkārši, jā, tā kā, nu, es ceru, ka es kaut kādu nelielu apgaismību iedevu, jā, un bišķi, jā, nu, pirms mēs tur komentējam kaut ko un arī internetos liekam, nu, bišķi, nu, padomājam, jā, pirms mēs rakstam, jā, nu, reāli, nu, nopērciet dronu un pamēģiniet palidināties, nu, tādu, nu, normālu dronu, kurš vismaz tur kaut kādu 700 metru augstumā lido, jā, nu, neviens, bļaļ, gājals jums pakaļ nedziedās, jā, nu, kaut kā tā, labi, visiem čau.